Dodamies uz moduli realizācija un rakstam jaunu rēķinu. Tad, veidojot jaunu rēķinu, mums klients būs no Austrijas. Tad mums būs Karolīna, kas pārstāv Austriju. Un, attiecīgi, viņa nav PVN maksātāja. Un šo ierakstu saglabājot, tas ievietosies mūsu jaunajā rēķinā. Tad adrešu sadaļā ievietosies valsts Austrija. Artikulu sadaļā izvēlēsimies no saraksta kādu artikulu, vai, attiecīgi, ja mums artikula nav, tad mēs varam rakstīt arī manuāli. Tad koka izstrādājums rotaļlietu. Daudzums 1, mērvienība gabali, cena 100 eiro. Šajā gadījumā jau vizuāli redzi, PVN nav aprēķinājies 21% apmērā, bet, ja mēs paskatīsimies grāmatojumu sadaļu, tad pie PVN kodiem, kur parasti ievietojās preces vai pakalpojumi uz Eiropas Savienību, bet attiecīgi 21% likme ir ievietojies Austrijas OSS PVN kods, kurš savukārt tad nosaka to, ka konkrētais darījums ir apliekams ar 20% PVN likmi, kurš deklarācijā parādīsies kā prece un attiecīgi grāmatosies uz 57223 kontu. Attiecīgi ievietojam ķeksīti grāmatojumus un saglabājam. Ja tev interesē, kāds izskatās grāmatojums, tad tev 3 punkti atvērt grāmatojumu, var redzēt, kad ir ievietojies šis 57223 OSS PVN kods un rindas galā PVN kods, kas atbilst Austrijas PVN standarta likmei priekš precēm. Ja gadījumā mums būtu vēl viens šāds darījums, nokopēsim viņu un pateiksim, ka šoreiz mums klients būs Jēkabs Kalns. Viņš mums būs Beļģijas pārstāvis, arī ne PVN maksātājs. Tad pēc ieraksta saglabāšanas klients ievietojās mūsu rēķinā un attiecīgi adreses sadaļā mums parādās valsts Beļģija. Ja Jēkabs pirka tieši to pašu, tad redzam to, ka no PVN kods ir nomainījies atbilstoši Beļģijai un arī tā likme ir pavisam cita. Liekam ķeksīti grāmatots un saglabājam. Jēkaba ieraksts ir grāmatots un attiecīgi arī tam varam atvērt grāmatojumu un apskatīties, kāds tas izskatās. Šajā gadījumā tad ieņēmumi, kas nav saistīti ar PVN zonēm vai valsti, vēl aizvien tiek grāmatoti 610 kontu, tiek grāmatots aprēķinātais PVN 57223 kontā. Un attiecīgi abas rindiņas marķējās ar to, ka šis darījums ir saistīts ar OSS režīmu pēc Beļģijas standarta preču likmēm. Lai darījumi izskatītos interesantāk, tad izveidosim vēl vienu ierakstu. Mums būs Lolita un Čehijas. Arī ne PVN maksātāji. Un šajā gadījumā mēs viņai pārdosim iglīšu rotājums, arī koka. 12 gabalus par cenu 10 eiro. Šajā gadījumā adreses sadaļā ievietojās Čehija kā valsts, taču PVN neaprēķinājās. Tas saistīts ar to, ka konkrētais nodokļu kods vēl aizvien ir slēgts. Ja mēs būtu visus PVN kodus zīmējuši, ka viņus var izmantot realizācijā, tad mums PVN šajā gadījumā būtu aprēķinājies. Pārlieku tikai realizācijā, saglabāju, PVN kodu aiztaisu ciet, izņemu kodu un atkārtot ievietoju šeit iekšā, vai izvēlos no saraksta, un tiek piemērota Čehijas 21% likme. Liekam grāmatots un attiecīgi saglabājam.